Labdien, labrīt, labvakar! Jūsu uzmanībai kārtējais basketa studija 2+1 raidieraksts. Basketbola sezona tuvojas, jau jāsaka, kārtējai kulminācijai, jo sezonas laikā tādas ir vairākas, gan saistībā ar klubiem, gan valstsienībām. Šobrīd tātad klubiem ir beigušies faktiski visi pamatturnīri visās mūsu līgās. Tagad tuvojas pats karstākais play-off izslēgšanas turnīra laiks. Es domāju, ka būs interesanti notikumi. Bija interesanti notikumi arī pamatturnīrā, konkrēti OptiBet Latvijas-Igaunijas basketbola līgas pamatturnīrs ir beidzies ar ļoti interesantu un Latvijai patiesībā tādu ļoti iepriecinošu tabulu. Tūliņ būs arī aktualizācija valstsienības sakarā, jo jau nākamā nedēļa, 27. martā, ceturtdien Rīgas cirkā notiks 2025. gadā Eiropas čempionāta fināla turnīra grupu izloze, kurā noskaidrosim gan tās 4 komandas, kas brauks uz Rīgas grupu un spēlēs ar Latvijas un Igaunijas valstsienībām. Gan arī iezīmēsies pārējo komandu iespējamais ceļš uz Rīgu, kur, kā zināms, septembrī notiks izslēgšanas turnīra spēles. Un drīz pēc izlozes arī līdzjutējiem jābūt ir gataviem, jo tiks piedāvāts pārdošanā biļetes uz Latvijas komandas spēlēm, arī uz citām spēlēm. Tā kā interesanti notikumi mūs gaida pilnīgi noteikti. Un gan par klubu sezonu, gan arī valstsienības kontekstā meklēju sarunbiedru, nebija tālu jāmeklē. Arturs Visockis Rubenis, basketbola kluba Liepāja galvenais treneris. Sveiks, Artur! Sveiks, Gunti! Vienmēr prieks ar tevi aprunāties. Un vispirms sākšu ar apsveikumu. Basketbola klubs Liepāja bija jau tā kā nospraudis nopietnu uzdevumu, nopietnu mērķi pirmo reizi kvalificēties Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas izslēgšanas turnīram. Tagad šis te pirmais mērķis sasniegts, ar ko arī apsveicu. Paldies, jā. Tas ir vērtīgs panākums. Citiem varbūt tā ir ikdiena. Mums tie ir svētki. Un, kā tu redzēji tabulu, tad šogad mēs daudz neatpalikām no Eirolīgas tabulas, kur arī tur līdz pēdējai kārtai droši vien būs noskaidrosies, kurš tad būs play-offā vai play-in. Tāpat arī mums līdz pat pēdējai spēlei nebija skaidrs, kuras komandas būs kvalificējušās. Un kā tu redzēji, beigās viena uzvara vai viens zaudējums klupiens varēja maksāt netikšanu vai attiecīgi tikšanu. Tā kā prieks, ka esam to 8 komandu pulkā, kas turpina sezonu Latvijas-Igaunijas līgā. Un savā ziņā arī prieks, kad pretī nāk Kalevs. Jāsaka godīgi, pret Latvijas komandām jau tā kā bišķiņa, ne jau apnīgi, bet mēs gan kausā esam jau izspēlējušies, gan pret Ventspili, gan Ogri, gan arī ar VFS Zeļi. Tad Kalevs laikam bija tāda interesantākā komanda, pret kuru spēlēt, un arī latviešu līdzjutējs vērtē augstu Kalevu komandas klubu kā tādu un nāk uz spēlēm skatītāji. Pieminēju šo te aizraujošo čempionātu izskaņu. Pēdējā diena, tāda šķiet nav bijusi apvienotās līgas turnīrā, kad faktiski 4 spēlēs izšķīrās, kuras komandas spēlēs play-offā, kuras nespēlēs. Jūs bijāt mazliet labākā situācijā, mums jau bija tajā brīdī par uzvaru vairāk nekā konkurentiem, bet bija savukārt sliktāk savstarpējo spēļu bilants un nedrīkstēja pieļaut situāciju, ka konkurenti nostājās līdzās. Tā pašā laikā jūsu spēle Zeļiem bija sākās vēlāk, vakarā tajā brīdī, kad jau rezultātu zinājām. Ietekmēja tiešo konkurentu neveiksmes, ietekmēja jūs noskaņojumu pirms mača ar Zeļiem? Man jau personīgi nē, bet jāprasa spēlētājiem. Neesmu prasījis, vai viņi puslaikā apskatījās telefonos rezultātu, vai varbūt menedžers pateica, vai kā savādāk, bet jau spēli vēl, kad sākās, tad jau vēl nebija beigušās tās spēles, un tur bija tās līdzīgās galotnes arī, tur pagarinājums ar Ventspili un Ogri, tur bija iedzinējos pret Raplu. Līdz ar to sākām ar mērķi, kad pašiem jānodrošina tā vieta ar uzvaru. Pirmais puslaiks, kā tu redzēji, bija izcils. Bet kas notika ģērbtuvēs, varbūt rezultāts kaut kur parādījās, kaut kāds atslābuma brīdis, varbūt iestājās beigās to spēli zaudējām, kas tomēr viņa nebūtu neko izšķīrusi pie šiem iznākumiem, kāda bija. Mēs tāpat būtu 7. un tā tālāk. Bet pats personīgi jau, protams, tu ej uz spēli, un es arī domāju, arī puiši sākumā, jebkurā gadījumā principiāli vinnēt ir Rīgas Zeļus vai Vefu. Tā kā sākumā tāda kaut kāda nenoskaņošanās nebija.
Jā, šogad Vefu jums ir izdevies vinnēt, Zeļus vēl nē. Atļaušos riskēt un teikt, ka pagaidām nē. Ko var zināt, kā vēl sanāks tas sezonas turpinājums. Bet patiesībā tāds līdzīgs rezultāts svārstības bija arī iepriekšējā mačā, kur jums pilnīgi noteikti vajadzēja vinnēt. Pērn nav spēles vidū pārliecinoši 22 laikam punktu pārsvars un pēc spēles tās sižeta kvalitātes, ja jūs tā kā pilnīgi kontrolējāt spēles gaitu, un tad 4. tā kā iestrēgst. Uzbrukums apstājās, viņi tik līdz 10 punktiem bija iespēja vēl samazināt. Viņi to iespēju neizmantoja, pērnevieši arī varbūt nebija tik ļoti motivēti. Ja. Bet runājot par Liepāju, šī nestabilitāte, es domāju, ka varētu pieminēt arī iepriekš tāds piemērs arī citos mačos. Kā tu pats, kā tev izskatās no iekšpuses šī te komandas stabilitāte, nestabilitāte un kā ar to cīnīties? Tev pilnīgi taisnība, Gunti. Mums ne tikai vienas spēles kontekstā ir šīs svārstības lielās, ja, bet arī teiksim, tā visas sezonas laikā, arī no rezultātu viedokļa. Mums ir bijušas dziļas ielas, kur mēs iekrītam un vairāk zaudējam pēc kārtas un sāpīgi zaudējam un arī galotnēs. Un tad atkal ir kaut kāds periods, kad mēs gan galotnes vinnējam, gan spēles vinnējam, un atkal rāpjamies no tās pazemes ārā un atkal iekļūstam tajā play-off zonā. Un man tieši viens žurnālists jautāja, kas tad ir tā atslēga, ka beigās jūs ar šādu sezonu tomēr esat kvalificējušies. Tad es viņam atbildēju tā, un arī tev atbildu, kad galvenā lieta bija, kad esot sūdos līdz ausīm, mēs visi tomēr kaut kā apvienojāmies, es domāju, spēlētāji, treneri, kolektīvs, un tad lēnām no tiem sūdiem arī kopā līdām ārā. Jāsaka, šajā sezonā vairāk kārt to esam izdarījuši, un spēles laikā ir tieši tas pats. Tā kā, mēģinām pie tā strādāt, protams, gan no taktiskā, gan no rotāciju spēlētāju viedokļa, gan visādi, ja, citā spēlē izdodas, citā nē, bet jāsaka, ka vienmēr, kā Bobs Kārtlijs saka, mēs nekad nezaudējam, mēs vienmēr mācāmies. Tad es ceru, ka visas šīs mācības mūsu sezonas laikā ir padarījušas mūs spēcīgākus un kvalitatīvākus tieši uz izšķirošajām tagad play-off cīņām. Liepāja pēdējos gados bija pieradinājusi pie tā, ka ir tāds jauno spēlētāju attīstības viens no centriem. Ir čaļi, kuriem dots iespējas, kuri vairāk vai mazāk veiksmīgi izmantojuši un pēc tam attīstījuši karjeras citur, tā kā tas ir Kārlis Šiliņš, tā kā tas ir, savā ziņā arī Roberts Bērziņš, jā, tāda pauzīte pēc Liepājas karjeras, jā, bet šogad arī veiksmīga sezona viņam bijusi, tas pats attiecās Kristapu Ķilpu, kurš tagad spēlē. Pirms šīs sezonas man vismaz radās iespējas, ka jums tā kā likmes mazliet aug uz rezultātu un tāpēc ir tāds lielāks uzsvars uz pieredzējušiem spēlētājiem. Vai tas tiešām ir saistīts arī ar kaut kādām izmaiņām, teiksim, klubā tajā stratēģijā? Gribās jau to kluba stratēģiju noturēt tādu, kāda viņa ir bijusi, un šajā sezonā mēs varbūt nepiesaistījām nevienu tādu spēlētāju, par ko tu runāji. Tur jau daudzus var minēt. Tas pats Juris Vītols, ja tur Zeļos jau kuros, viņš jau īstenībā ir veterāns gandrīz Latvijas-Igaunijas līgā. Pie mums uzsākas un tā tālāk. Bet šogad mums neizdevās, nevis neizdevās, bet mēs negājām varbūt tā kā un arī nebija tirgu spēlētājs, uz kuru varētu likt tādu likmi, ja, kad reku jaunais, kuram dodot iespēju, varētu spērt nākamo soli, plus Kristaps Ķilps izlēma palikt pie mums un līdz ar to stabilizēt savu sniegumu vēl vienu sezonu. Un tāpatās arī jāatzīst, ka tie jaunie jau ir mums. Tas Mārtiņš Ķilps 2006. gads, viņam sezonas laikā ir bijusi diezgan nozīmīga loma. Tagad varbūt uz izšķirošām spēlēm es viņu nesūtu laukumā, to rotāciju esmu saīsinājis, bet viņš ir aizvadījis tiešām labu sezonu un arī no Amerikas ir tagad vairākas universitātes interesējās par viņu. Tāpat arī Reds Martinsons 2007. gads ir ierotējis komandas pieteikumos. Bet jā, tev taisnība, ka varbūt mēs mēģinājām ņemt spēlētājus, no kuriem jau uzreiz varam prasīt rezultātu, lai mūsu sezonas beigās nepietrūktu tā 1-2 uzvaras līdz tam play-offam. Jo, ja tu paskatītos iepriekš, pat ar jaunojumiem sastāvu, mēs visu laiku bijām to 1 vai 2 uzvaras pirms tā play-offa. Un tad jāsaka, laikam jau, ka trāpījām šogad nedaudz ar veterāniem, kā teikt, bet
Tas pats, ka Rihards Kuksika piesaista sezonas laikā, es domāju, viņš mums ļoti daudz komandai ir devis. Un, ja godīgi teikšu, viņš var ļoti daudz ko dot jauniem spēlētājiem. Tas Mārtiņš Kilps ikdienā ļoti daudz no viņa mācās. Tā kā joprojām, Gunti, mēģinām atrast to balansu, bet jā, gribējām spērt to vienu soli, lai tās 2 uzvaras ekstra ir un esam playoffā. Par jauno spēlētāju deficītu ieminējies, viens tomēr tā kā būtu minams, ja šajā nišā Rodijs Mačoha. Kādu brīdi Latvijā neredzēts, jā, kā viņam tur tā karjera ārzemēs bija gājusi, tur laikam dažādi, jā, šogad izskatās, ka ir solis uz priekšu spērts. Jā, Gunti, tur jau tā lieta, mēs tā kā runājam, ka nav to jaunā mūsu komandā, bet redz, mēs to Rodiju uztveram kā jau tādu jau ilglaicīgu basketbolu cilvēku. Viņš tur Spānijā ir spēlējis. Es domāju, ka varbūt jau Zeļos Jūri Vītolu arī sauc par veterānu, es nezinu. Tā kā tur visu jau rēķina nevis tajā gadskaitlī, bet cik tu esi ilgi basketbolā, jeb cik tev ilga tā basketbola izglītība ir bijusi. Ja. Bet, protams, arī Rodijam pēc tiem gadiem Spānijā, kur viņam neizdevās arī varbūt pēdējās sezonas, viņam vajadzēja atkal atspērienu punktu, viņš ir liepainieks, un es redzu, ka viņam šis bija ļoti vajadzīgs. Būt šeit, saņemt uzticību. Mēs ar viņu ikdienā ļoti intensīvi strādājam pie dažādām niansēm, kas viņam varbūt Spānijā, kur vienkārši prasa, lai tu dod rezultātu, bet ar tevi varbūt nestrādā vairs jau kaut kādā brīdī, kad tu esi jau nosacīti viņu uzskata par gala produktu. Mēs joprojām ar Rodiju strādājam kā ar jauno spēlētāju, un var redzēt, tas viņam ļoti nāk par labu, un to arī pierāda, kad arī izlases kontekstā viņš kaut kur pie apvāršana grozās kandidātu lokā. Un ļoti cerams, ka viņš arī nākotnē varēs palīdzēt šajā kontekstā. Tā kā, jā, tev taisnība. Redzi. Pēc izlases mēdz būt dažādi efekti. Dažs spēlētājs varbūt uz kaut kādu brīdi padomā, ka viss ir sasniegts un tā kā apstājās. Dažam tas pieaudzēs pārnus. Kā ir Rodija gadījumā otrais variants? Es domāju, otrais, un arī to parādīja pirmās spēles, tagad pēc tā sabraukuma. Viņš aizvadīja ļoti kvalitatīvi pēc tā pēdējā sabraukuma. Tāpat arī paskaties Toms Skuja, ja? Arī ir, manuprāt, tieši pēc izlases atkal sāk demonstrēt labu sniegumu. Es domāju, ka nokļūšana izlasē ir tāds, viņam vajadzētu būt atspērienu punktam. Pirmkārt, tev jāredz tā kultūra, kas tur tiek prasīta, tā disciplīna, lai nav tā... Es nezinu, angliski tas search of urgency, ja, teiciens. Es nezinu pat kā latviski viņu pārtulkot līdz galam. Ja, un izlasē viņi to sajūt. Ja, jo tur nevar pievilkt treneri, tu nevar pievilkt komandas biedrus, nezinu, ar sliktu piespēli. Ja. Tur ir augsti kultūras standarti. Un tas arī, es domāju, dod viņiem atkal to skatu punktu, ka, man treneris to ikdienā prasa, bet man vēl vairāk jāpievērš uzmanību tam, lai es tiešām to varētu izpildīt regulāri un kvalitatīvi. Pieminēja Kilupu, teica, ka pēdējos mačos, svarīgākajos mačos tā rotācija sašaurināta, un tāpēc viņam tas spēles laiks sarucis, vai kādu brīdi laikam vispār netiek laukumā. Es tā kā redzēju viņa atbildi trenerim, vismaz es to tā traktēju. Ramirent līgas playoff mačā šķiet 33 punktu laikam un uzvar par Rīgas Zeļiem. Es domāju, ka pietiekami principiāls duelis. Kā ir? Viņš ir pacēlis savas akcijas, varbūt parādīsies playoffā sastāvā? Varbūt parādīsies, bet man nav šaubu par Mārtiņa kvalitātēm. Viņa ķermenis, viņa atletisms, viņa progress no gada uz gadu. Un viņam ir tā labā īpašība, ka viņš spēj pieņemt lomu. Ja? Viņš nāk uz lielo komandu, nevis ar, piemēram, nekad viņš pats vai viņa vecāki vai viņa aģents nekad nav man zvanījuši un prasījuši, treneri viņam dāviniet rekur tādas un tādas minūtes. Un vienmēr viss ir bijis caur to, ka viņam jāizcīna tā vieta pašam, un viņš to arī ir izdarījis. Un tas, ka viņš LBL2 ir komandas līderis, tas ir mūsu uzstādījums. Mēs viņam sakam, Mārtiņ, cik tu lietas esi dzīvē vinnējis? Tev jāspēj katra spēle un īpaši šādi playoff vest komandu uz priekšu un kaut ko uzvarēt. Jo, ja tu būsi kaut ko uzvarējis, tu būsi vēl vērtīgāks spēlētājs. Un tas nav vienmēr ar 30 punktiem izcelties, ja, bet tas būtu komandas līderim, komandas tādam svarīgam mehānismam, ja, un to komandu vest uz priekšu. Tā ir, protams, tāda paralēla. Redz, mēs jau to basketbolu klubu Liepāju neuztveram kā vienu komandu. Mums patiesībā mēs visu laiku visi treneri, piemēram, apsēžamies,
un nedēļas sākumā spriežam par to, kurš spēlēs LBL2, kurš spēlēs BK, kurš spēlēs U19, kurš novadīs 2008. gadiem treniņu. Ja? Un tā mēs tos džekus kaut kā velkam uz augšu, un viņiem ir tā sajūta, ka viņi ir tādā kopumā. Viņi nav tikai atsevišķi vienā komandā. Līdz ar to tev taisnība, viņš parāda labu sniegumu, visi to redz. Jā, es skatījos Latvijas-Igaunijas līgas, pirmkārt, komandas statistiku. Tur jums ir tomēr, es domāju, ka salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ir mazāks spēlētāju skaits kopumā izmantots komandā. Tur laikam ir 14 vai 15, kaut kas tā. Un tad turpat blakus ir sastāvu pieteikums, kur tas pieteikums ir daudz garāks. Ja? Bet tur ir 7. un 8. gadā dzimušie puikas, kuri vēl nav tikuši pie spēles laika. Kāda izskatās nākotne? Nākošais gads jau kāds no viņiem varētu iesaistīties rotācijā? Vai? Mums visu laiku tā ir, ka katru gadu vieni pabeidz, pieņemsim, nākamie nāk vietā, un tas ir tā pēctecība, ko mēs cenšamies arī būvēt ar to sistēmu, ja, ka mums nav tikai viens klubs, viena komanda. Un, ja mēs runājam par šiem jaunajiem, es domāju, ka noteikti spēlētāji, protams, daudz ko izšķirs 2006. gadiem, kur viņi izvēlēsies studēt. Ja. Mēs nekad neliekam šķēršus šajā jautājumā. Ja kādam Mārtiņam varbūt uz Ameriku, ārājs varbūt uz Rīgu, kas to lai zina. Bet ir spēlētāji, kas noteikti paliks. Ir spēlētāji no 2007. un 2008. gadiem. Un es teiktu, protams, mūsu visperspektīvākie uz nākotni, arī izlases kontekstos, jaunatnes, ir 2009. gadi, ja, kur ir Emīls Steckis, Roberts Bērziņš, Vītiņš. Ja, mums ir vairāki spēlētāji dažādās pozīcijās ar labiem izmēriem, labiem dotumiem. Un, protams, mēs, jāsaka godīgi, ja vadība tur teiktu, ziniet, mēs tagad spēlēsim ar šītiem, es būtu tikai priecīgs. Tur jāsaprot, ka jābūt uzreiz vadībai, jāsamierinās, ka pāris gadi būs jāpaciešās par rezultātu. Bet tie ir tiešām spēlētāji, kuriem ir potenciāls. Bet arī redzēsim, lai arī mums ar viņiem ir sadarbības, arī mēs nezinām, vai viņi visi paliks Latvijā. Varbūt tagad būs U16 Eiropas čempionāts, būs izrādījis interesi kādas Amerikas vidusskolas, kuras tagad arī astronomiskas naudas sola to jau katru gadu mēs no jauna, bet ir tiešām perspektīva jaunatne, vismaz līdz 2009. gadiem noteikti. Bet jūto Amerikas jauniešu studentu basketbola naudas ietekmes spiedienu pieaugumu tagad? Ļoti, jā. To ļoti jūtu, un es domāju, tādā pēc vidusskolas tie pirmie gadi, Eiropai vairs, un nerunājot par Liepāju, praktiski nav iespējas noturēt tādus spēlētājus. Jāgaida, ka viņi atkal nāks atpakaļ. Ja? Jo tās naudas, ko viņi maksā, nekad Eiropā neviens profesionāls klubs jaunajiem spēlētājiem nemaksās. Vismaz uz sākumu. Tur Dončičs varbūt tas ir cita kalibra spēlētāji. Līdz ar to ietekmi. Un Žalgiris arī to ir sapratuši. Mēs nesen runājām. Viņi saka, viss kārtībā. Viņi laiž tos spēlētājus projām, un pēc tam viņi viņus gaida atpakaļ. Jo tur daži spēlētāji pat ir tādi, kas pabeigs augstskolu ar izcilāko izglītību un miljonāri. Tu esi pabeidzis augstskolu, un tu esi miljonārs. Ja? Un tad tu atgriezies bišķiņa realitātei, protams. Bet dzīvi tu esi savā ziņā jau kaut kādā veidā nodrošinājis. Bet ar to jau nebeidzās. Arī Amerikas vidusskolas, jāsaka godīgi, izrāda interesi jau. Mums, piemēram, nesen bija informācija, ka viena Amerikas vidusskola vēlas no Spānijas izpirkt vienu spēlētāju par 300,000 vidusskolnieku. Ja? Tā kā, tas arī var daudz ko mainīt. Pagaidām mēs pie tiem vidusskolniekiem turamies. Tos mēs vēl varam audzināt šeit. Bet, droši vien laika jautājums. Laika un varbūt talanta jautājums arī. Ja būs tāds ļoti izteikts spilgts, tad jau būs vaņģotāji klāt, un pārliecinātāji, ka labākais ceļš ir tomēr pāri okeānam. Es domāju, ka vēl vidusskolām ir tas, ka tas mīnus ir viņām ir ļoti, es negribu, protams, pa visām, tas ir atkarīgs no katras individuāli, bet tomēr tur nav vēl pagaidām vidusskolās tāda sistēma, ja, kas audzina jaunos, tur attīsta viņus. Ja. Es uzskatu tomēr, ka Latvijā mēs labi strādājam šajā vecumā, ja, un ļoti mērķiecīgi varam attīstīt spēlētāju. Tālāk jau viņam tā ir izvēle, jo tur nāk klātā izglītība augstskolas. Ja? Tas cits jau stāsts. Bet tajā vidusskolas posmā es uzskatu, ka mēs tomēr, un daudzi aģenti to joprojām šobrīd redz, ka Latvijā, Eiropā šajā vidusskolas posmā strādā kvalitatīvāk.
Jā, bet, teiksim, ja Liepājā šis modelis bija veidots kā tāds jauniešu attīstīšanas modelis, tad faktiski tur ir jāpakoriģē. Ja? Tagad jau tā vecuma grupa, uz kur ir jākoncentrējas, uz kur ir iespēja koncentrēties. Ja? Tagad šis gan arī 18 līdz 22 gadi jāņem ārā, ja? No tā jūsu koncepta un jāpāriet uz vecākiem puikām. Nu, viens ir, kad ir jāpāriet uz tiem, kas nāk atpakaļ no augstskolas, lai viņi var atkal iejusties. Nu, tā kā Šiliņš, pieņemsim, ja, ka viņam kaut kāda laiks ir vajadzīgs, lai adaptētos atpakaļ tam Eiropas basketbolam un atrastu varbūt vietu tajā. Un otrs ir, pirms tas vidusskolas posms, kad kvalitīvi strādā tajā vecumā un attīstīt līdz tam, jo iespējams, ka es domāju, šī sistēma, kas nāk no Amerikas, nu tā nauda, principā no Amerikas, iespējams, ka viņa piedāvā arī, mēs neesam ar to saskārušies, bet tas piedāvā iespēju nopelnīt klubiem. Es iedomājos, ja tu attīsti jaunu spēlētāju un pēkšņi tev vidusskolas laikā klubam, ārzemēs tam Amerikā vidusskolā ir interese, viņi tev ir gatavi samaksāt 300,000. Tā ir iespēja varbūt arī klubam sākt pelnīt ar to, kad attīsti tik jaunus spēlētājus. Jā, ir tad iezīmējās kaut kādas problēmas vai kaut kādas situācijas, ar kurām Latvijas klubiem būs jātiek galā arī turpinājumā, bet kā ir, ja ņemam šīs sezonas rezultātus, tad varam skatīties ļoti optimistiski, es jau pieminēju sākumā, ka tabula izskatās tik labi, kā nekad iepriekš, 6 komandas no vienas valsts play-off astoņniekā nav bijušas arī Igaunijas ziedlaikos, tā proporcija bija 5-3, tagad ir 6-2. Kas tad īsti ir noticis, ja paskatās uz to kopējo ainu, vai mūsu komandas ir tik ļoti nostiprinājušās, vai Igauni ir kļuvuši vājāki? Jāsaka, ka mums ir kaut kādas komandas, kas šogad laikam to pussolīti spēršas uz priekšu veiksmīgāk, teikšu tā, jo ļoti daudz, kas izšķīrās ar arī veiksmi. Daudz ko izšķīra kaut kādas galotnes spēļu. Ja? Pieņemsim tā pati Valmiera, kas visu laiku bija ārpus play-off zonas. Viņi šogad nokomplektējās pilnīgi savādāk, ļoti daudz ārzemju spēlētājus piesaistīja. Un līdz ar to jau kļuva par astotnieku komandu. Ja? Mēs spērām nelielu soli uz priekšu, kā jau mēs sarunas sākumā minējām. Un mēs pietuvojāmies tam. Bet, protams, ka tur tās komandas pretī jau tas pats Talteks, Rapla, viņi jau darīja to pašu. Ja? Varbūt mums, beigās tā veiksme vienā spēlē. Es nedomāju, ka tā ir kaut kāda tendence. Ja? Tas ir vienkārši tāds uz šo brīdi. Visas komandas cenšas to pussoli spērt uz priekšu, bet viena paspēr nedaudz vairāk, kā Valmiera. Ja. Viņi tomēr ar lielāku budžetu, vēl lielākām ambīcijām ienāca un uzreiz tā vieta viena klāt. Es domāju, ka varbūt mūs negaidīja, ka mēs tur vēl iesprāgsimies tajā visā iekšā. Ja. Bet, redzēji, Gunte, tu jau pats beigās jau tikpat labi varēja būt arī pilnīgi savādāks tas izkārtojums. Varēja būt visādi, bet jums tomēr ir tā uzvara vēl vairāk. Jā, var teikt, ka Ventspils iesprāgās pēdējā brīdī pa tādām, negribu teikt, ka pa sēdes durvīm. Viņi jau patiesībā es pat abrīnoju, cik viņi labi nospēlēja pēdējos divus mačus. Viņam bija smags kalendārs, vajadzēja vinnēt Kaleo vai Vefu. Tur bija problēmas ar sastāvu. Arturs Sausais notraumējās, viņi tomēr ļoti labi nocīnījās. Tā kā patiesībā viņi jau, var teikt, ka sviedriem nopelnīja to veiksmi un to Ogras palīdzību, kur Ogra vinnēja Rapla izbraukumā un palīdzēja Ventspilsniekam tikt iekšā. Labi, tagad... Es piemetināšu Gunti par to, ka man liekas, Ventspils vēlreiz pierāda, ka basketbolā vienu tādu lietu, kad, manuprāt, cilvēki ir nokoncentrējušies to, ka jāsēž obligāti 12 cilvēkiem uz soliņa. Ja? Un tā tas ir pilnvērtīga komanda. Bet, ja mēs skatāmies kaut vai NBA statistiku, tur izšķirošās spēles spēlē 7 maksimums spēlētāji. Un mēs skatāmies, ka Ventspilī arī viņi ar 7 spēlētājiem, vēl tur vienam līderim nesot, tik sekmīgi spēlē. Un tas vēlreiz pierāda to, ka spēlētājs pat no šaurā rotācijā viņš jūtas ļoti pārliecināts par savām darbībām, jo viņš zina, ka viņu neviens īsti nevar nomainīt. Un viņš ir darbojās varbūt ar lielāku pārliecību tajā laukumā un arī sekmīgāk uzreiz. Un jā, tev taisnība, Ventspils aizvadīja izcilu tās beigas, arī vispār kā viņi piesaistīja kaut vai to pašu Somas izlases spēlētāju, ja, un īstajā brīdī, kad viņi jau tur bija gandrīz jau zaudējuši cerības tikt uz play-offiem. Tā kā labs GM darbs atkal, jāsaka.
Jā, bet par to šauro rotāciju ir taisnība, jā, un ir daudz tādu piemēri, ka komandas ar 6-7 spēlētāju spēkiem sasniedz labus rezultātus, bet tur drusku tomēr ir risks, jā, jo tas izskatās pēc tāda īstermiņa. Īstermiņa projekta visas sezonas garumā, tādas piemēras būs grūtāk atrast, jā, kur tik šaurā rotācijā, turklāt izvairoties vēl no savainojumiem, veselības likstām, tādām lietām. Bet, jā, starp citu, šai sakarā nākamais jautājums. Tomēr Liepājā bija pierasts pie tāda noteikta sezonas ritma, ka kamēr dažas Latvijas komandas spēlēja apvienotās līgas play-offā, jūs varat mērķiecīgi gatavoties Latvijas čempionāta izslēgšanas turnīram. Tagad šāds iespējas nav. Būs jāspēlē pēc kārtas. Ja? Kā tas ietekmē kaut kādu gatavošanos, varbūt arī manevrēšanu spēlētājiem. Kaut kādā ziņā tas, protams, atvieglo dzīvi, jo tev nav jāmeklē kaut kādas mākslīgas pārbaudas spēles, jo tomēr spēlētāji jānotur spēļu ritmā. Bet, protams, ka tas kaut kas varbūt nedaudz savādāks mums, bet tā pirmā kārta, viņa daudz ko, manuprāt, vēl nemaina. Ja tu tur tiec tālāk pēc tam, tad jau tas ir daudz sarežģītāk. Ja? Jo tev iespējams, ka tur beidzot nākamajām kārtām jau beidzoties uzreiz sākas jau Latvijas čempionāta playoffs. Tas ir viss jautājums, cik mēs tālu tiksim. Jo tālāk tiksim, jo sarežģītāk tas būs. Un es domāju, ka arī Basketbola savienībai ir jādomā. Tur es redzēju, ar Agni runājām, ja, ka tur arī var visādi būt. Viens pāris var sākt agrāk, tā kā to Latvijas čempionātu, viens tā kā vēlāk. Kā tad īsti tur darīt, lai nav tādas lielas priekšrocības kaut kādam vienam vai otram. Bet jāsaka, ka labāk, lai ir šīs sarežģītākās lietas, par ko domāt, bet ir basketbola pavasaris, kurā piedalīties un nevis noskatīties to visu no tribīnēm vai TV ekrānos. Jā, kalendāra veidošana šobrīd ir tiešām izaicinoša. Jā, tā kā jau pilnīgi noteikti apvienotās līgas pusfinālā būs viena komanda, kurai jāspēlē arī Latvijas līgas ceturtdaļfināls. Jā, tā kā tur tās spēles vai pārklāsies, vai sāksies paralēli. Tur es saprotu, ka galvenais tiesnesis arī konsultēsies ar klubiem, uzklausīs klubu vēlmes un tad mēģinās kaut kā rast tādu visiem pieņemamu, daudz maz pieņemamu risinājumu. Bet, jā, jums pretī ir Kalevs, Igaunijas čempioni, zīmols, slavens zīmols un tā tālāk, jā, bet tikko Ventspils gandrīz viņus vinnēja arī ar tādu negribu te pussastāvu, bet tomēr novainātā sastāvā. No Liepājas jau arī viņi aizbrauc faktiski tā pēdējā brīdī ar tādu zināmu stresa pazīmēm vēl sejās un uzvar pašā spēles galotnē. Tas nozīmē, ka jūs jau arī neesat atmetuši domu par pusfinālu, ne? Nē, noteikti. Nevar iet uz playoffiem ar domu, ka tur tas tikai tā ķeksīšu pēc tur ir vai tur jau cerība nav. Ne. Protams, ka mēs spēlējam no otrā numura pozīcijām. Ja, un tu zini, tie bokseri arī, kas nāk no otrā numura pozīcijām, viņiem jābūt disciplinētiem, sagatavotiem un jāgaida tā savu iespēju. Un mēs gaidīsim to savu iespēju, mums jābūt tai gataviem. Ļoti svarīgi būs vienkārši tā otrā mājas spēle, kas pie mums ir. Jā. Jo neatkarīgi tu, piemēram, aizbrauc uz Igauniju, vinnē pirmo maču, tev tāpat ir jāvinnē otrais, jo trešo maču vinnēt Igaunijā būs ļoti sarežģīti. Ja? Ja tu arī pirmo varbūt zaudē, vienalga, lai tev izlīdzinātu sēriju un tā sērija nebeigtos, tev tāpat jāvinnē mājas spēle. Tāpēc, jāiet soli pa solim, kā Mārtiņš Zīberts saka, nedalīsim lāču ādu pirms lācis vēl mežā. Līdz ar to gatavojamies šobrīd pirmajai spēlei. Man prieks ir atkal atgriezties Tallinā. Man vienmēr Tallina ir kā pilsēta patikusi. Man tur ir viena iemīļota kafejnīca arī, kurā es ik pa brīdim pirms spēlēm pasēžu. Tā kā, jā, es esmu priecīgs, ka mums ir šāds pretinieks. Un Liepājas praksē jau dažādi gadījumi bijuši, bet tagad, spriežot pēc tā, kad gatavojies pasēdēt kafejnīcā, vai brauksiet dienu iepriekš, vai ne? Tāds... Jā, mums, paldies Dievam, šogad vadība akceptēja to ekstra arī. Nav finanses tam atrada, ka mēs tomēr lielākoties varam braukt dienu iepriekš. Un es domāju, ka arī šis ir tas 1-2 uzvaras, kas varbūt gala rezultātā mums ir palīdzējuši. Jo mums jāatzīst, un Ventspilī tie braucieni uz Igauniju, tas ir 8 stundu brauciens. Ja? Un pēc tāda brauciena spēlētājiem kāpt ārā no autobusa un skriet, un treneris bļauj, kāpēc tu nevari nosekt viņu, ja? Tur ir arī objektīvas lietas, ka tomēr tās kājas var neklausīt tajā brīdī. Bet, ja tu aizbrauc dienu iepriekš,
attaisnojumu nav, enerģijai jābūt visaugstākajai. Nu, un jācenšas, protams, aizvadīt ļoti kvalitatīvu spēli, īpaši pret tādiem pretiniekiem kā Kalevs. Nu, ja tu esi nedaudz negatavs vai tur paviršs, nu, tur spēle var ļoti ātri beigties. Jā, nu ko, ar nepacietību gaidīsim piekdienu. Skatīsimies, kā jums veiksies, skatīsimies pēc tam, kā veiksies citām Latvijas komandām, jo tad marta pēdējā dekāda faktiski Latvijas-Igaunijas līgas ceturtdaļfināla. Nu, ļoti interesanti dueļi. Un interesanti arī tādā ziņā, ka teiksim, šajā pamatturnīra pēdējā dienā, ko mēs pieminējām, tur jau izšķīrās ne tikai tas, kuras komandas spēlēs play-offā, bet izšķīrās arī tie Latvijas čempionāti pāri. Un, nu, man kaut kā sezonas laikā radies iespējas, ka ir jau tādas attiecību vēstures starp klubiem veidojās. Piemēram, skatos bilants Liepāja Ogra 4-0 sezonas laikā, bet tad ir bilants Liepāja Ventspils 0-2, turklāt abi divi ar lieliem cipariem zaudēti. Var runāt kaut ko par ērtiem, neērtiem pretiniekiem, vai tas ir vienkārši tāds sagadīšanās? Nu, droši vien, kad pie statistika nemelo. Nu, ir ērtāki un neērtākas komandas, par ko spēlēt. Nu, tas ir viennozīmīgi, tā ir. Bet tas ērtums un neērtums vienā brīdī var beigties. Mūsu uzdevums tiekoties nākošais ar Ventspilu šo neērtumu laust. Un, attiecīgi, Ogrei tieši tas pats. Nu, viņam būs principiāls principa jautājums attiecīgi šo tendenci arī izmainīt. Tā kā teorijā tas viss ir pareizi un statistika to pierāda un sajūtu līmenī arī tā ir. Bet tas ir līdz vienam brīdim. Ja, un sports ir sports, un tur tajā konkrētajā dienā tev vienalga ir jābūt labākam par pretinieku, lai tu viņu uzvarētu. Nu jā, šajā gadījumā jums ar Valmieru bija, laikam, sezonas laikā bija 1-1, jā, tā kā tur nav šāda fona nav, tur var teikt, ka no balts lapas sāksies tas duels, jā. Es protams. Jau pa Latvijas ceturtdaļfinālu. Jā, nu, Valmiera, protams, ka viņa ar vēl lielākām ambīcijām nekā mēs startēju šo sezonu, bet es domāju, ka katrai no mūsu, gan viņiem ir kaut kādi savi plusi, savs stils, un tāpat arī mums, un to jau tad play-offs parādīs, ja, nu, kurš būs gatavāks uz to brīdi. Atkal tas ir solis pa solim, tur ir katra spēle atsevišķi. Es atceros ar Valmieru pat 5 gadi atpakaļ, pirmo reizi, kas bija Liepājā. Mēs ceturtdaļfinālu spēlējām un 2-0 vadībā aizgājām pašā sākumā. Un pēc tam viņi izlīdzināja sēriju līdz 2-2 un bija izšķirošā spēle mūsu mājās, kur mēs uzvarējām galotnē, paņemot atlēkošo bumbu svarīgi. Ja, tur. Un, nu, tā kā play-offos tas viss var apgriezties kājām gaisā. Un tieši tāpēc ir interesanti, un jo interesantāk ir šīs spēles, jo interesantāk ir skatītājiem, jo skatītājiem lielākas intrigas, nākt uz spēlēm, atbalstīt, piepildīt tribīnes. Un jo viņi ir vairāk, jo mēs esam arī priecīgāki, jo nu, tomēr mūsu darbs ir izklaidēt cilvēkus. Bet šajā gadījumā nevis ar trikiem, bet ar kvalitatīvu sniegumu. Jā, nu no skatītāja viedokļa, protams, izskatās ļoti perspektīvs šis te aprīlis ar Latvijas klubu savstarpējiem mačiem. Nu, paskatīsimies, kā veiksies. Igauniem gan 2 pārstāvi tikai play-offā, jā, bet Kalevs tāpat ir viens no favorītiem, tā kā jācer, ka viņas izdosies nepielaist pie pašas galvenās balvas, ja, kas kādu brīdi tagad Latvijā nav bijusi, ja, pēc Prometēja 2 gadiem. Labi, pakāpjamies varbūt uz mirkli solīt zemāk. Pavisam nesen pagājušajā nedēļā notika arī reģiona izlašu pēdējais sabraukums. Tu laikam pats klātienē nepiedalījies Rīgā, jā, bet nu, visu laiku es uzraudzīju to procesu. Un, nu, kāds ir varbūt tas kopējais secinājums par šiem gada gājumiem? Tātad runa par U14, U15 vecumu puiši, kas nākamgad kandidēs uz U16 izlasi. Nu, kas mūs tur sagaida? Kādas izskatās perspektīvas? Nu, tā kā tu teici, tas mans uzdevums vairāk ir, es strādāju ar treneriem. Ja, tā reģiona izlases būtība, pirmais ir palielināt gatavību jaunatnes izlasēm, nu, lai spēlētāji atnāk gatavāki un jau apmācītāki, un ir lielāka izvēles iespēja treneriem, un otrs ir arī trenerus attīstīt, ja, caur šīm reģionu izlasēm. Nu, tad mans kā koordinātora galvenais tāds uzdevums ir vairāk tieši darbs ar treneriem. Un es sākšu ar to, ka treneri ļoti pa šiem gadiem, kopš reģionu izlases arī ir
tāds projekts palaists, ir ļoti progresējuši. Mums jau veidojas tāda kā pēctecība, kas sākumā atnāca treneri jauni vai arī varbūt netik informēti. Viņi ir mācījušies, strādājuši jau 3 gadus, redzējuši, kā tas notiek. Un šobrīd jau ir tie, kas jau savā ziņā gan ir kā galvenie treneri, un nākuši jau klāt ir citi jaunie. Un rodās tāda pēctecība. Ja? Tas ir viens, un progress ir tiešām šī ir labākā klīnika, kāda var būt. Mēs varam seminārus tur taisīt, zūmos, varam uz klātienēs, bet labākais seminārs, kad tu esi pats iesaistīts iekšā. Jaunie treneri zina, ka pirmajā sabraukumā, kad arī es esmu pats klāt, es viņus tur stundām turu klasē, ja? Tā kā skolniekus. Un mēs būvējam to treniņu plānu, katram vingrinājumam jābūt pamatotam, kāpēc viņš tiek veikts, ar ko mēs ar to vēlamies sasniegt, ja, kad jāizpild tie mērķi, ko esam uzlikuši tām 2 dienām, ja, un kā mēs viņus sasniegsim. Līdz ar to tas sākums daudziem ir diezgan stresains, bet laika gaitā tas ir labākais seminārs, ko viņi vispār var iegūt, jo viņiem pašiem pēc tam ir gan jāizdomā, gan arī jārealizē tas viss. Ja, tā nav tikai un vienīgi plika teorija. Tā kā es varu teikt, ka man ļoti patīk treneru progress, tas ir viens. Un spēlētāji, protams, es viņus vēroju no malas, runājot arī ar šiem treneriem. Viņi saka, ka gan jau šogad, kas ir jau laikam sanāk pirmais, kas šogad U16 sanāk, mums būs laikam pirmie tie jau izskolotie, kas jau gājuši caur U14, 15 pilno programmu. Jau ir treneris, piemēram, Edijs Šlecers atzīst, ka ļoti jau labāks produkts tiek saņemts uz izlasēm. Jā, jau spēlētājiem tā informācija ir nosēdusies kaut kur un prasmes labākas. Un otrs arī uz nākamo gadu jau runāja ar treneriem. Viņi saka, jā, 2010. gadi, U16 treneriem būs jāpadomā, kurus tad atstāt malā. Tas jau ir tas viens no mērķiem, lai būtu tā. Ir tikai 12 vietas, bet lai būtu grūti izšķirties, kurus tad tajās 12 lietās ielikt. Tā ir laba problēma, kura mums caur reģionu izlasēm ir jārada. Tā kā šis projekts noteikti ir ļoti liels ieguvums Latvijas basketbolam. Bet parādās kaut kādas lietas, kurās tāds izteikts jau progress ir spēlētājiem. Lietas, ko viņi ātrāk sākuši saprast un kādā ziņā viņi varbūt ir labāk sagatavoti nākamajam posmam izlasē, kas jau būs U16? Viņi ir sagatavoti tādos 3 līmeņos. Pirmais, tas ir kultūra. Visi treneri atzina, ka ar katru gadu, ejot caur tām reģionu izlasēm, viņu tas kultūras iekšējais līmenis par to, ko nozīmē būt izlasē, ir audzis tā atbildības sajūta, to, ka tas ir kaut kas svarīgs, ka tas nav vienkārši tāpatās atbraukt kaut kur uzspēlēt vai patrenēties, ka tas ir gods, ka tev, to, ko Luka Bankī saka arī, ka tev tā uniforma, uzvelkot, ir jāpārstāv to valsti. Tātad kultūras līmenis, arī treniņu kultūras līmenis, kur mēs viņus audzinām par to, kā sagatavot sevi treniņam, kā atsildīties, kā treniņā uzvesties, kā koncentrēties, tas viss ir audzis. Un otrs ir, protams, tā ir tāda, es negribu teikt tāda grupu taktika, teiksim, individuālā un grupu taktika. Mēs reģionu izlasēs nestrādājam uz basketbolu tehniku. Tātad mēs nestrādājam uz, metiena tehniku, nemācam vai nepārmācam no citurienes vai dribla tehniku. Mēs viņu mācam pielietot. Mēs viņu mācām pielietot spēļu situācijās, un tas ir tāds savā ziņā grupu taktika, kur būt laukumā, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, komandas taktika, ko no tevis prasīs jau U16 izlasē. Un šī informācija lēnām sēžos viņiem, un viņi uz to U16 izlasi atnāk un jau ir tam prasībām gatavāki, iekļauties komandas mehānismā. Un tas, protams, ka viņiem pašiem un viņu treneriem paliek joprojām tā atbildība. Maksimāli strādāt uz individuālo tehniku, attīstīt vispusīgu individuālo tehniku. Jo pārējo caur reģionu izlasēm, mēs tā kā ieliksim. Un interesanti ir tas, ka viņi arī aizejot atpakaļ uz savām pilsētām, savām komandām, viņi aiznes atpakaļ šo informāciju gan kultūras ziņā, gan izpratnes ziņā. Un es ticu, ka arī labākie treneri arī interesējas par to, ko tad mēs te šeit mācām, un prasa to saviem audzēkņiem. Jā, bet interesanti, teiksim, jaunatnes līgas spēlēs var just, ka tā kvalitāte arī pieaug un ka tas
tas, ko puikas aiznes prom no šīm reģionu izlasēm, aiznes uz savām mājām, ka to viņi liek lietā arī jau jaunatnes līgas mačos. Vai tik ātri tas nestrādā? Tas jāprasa laikam tur viņu treneriem, jo es domāju, ka katrā komandā ir savas prasības un savs spēles stils, zīmējums. Un, pieņemsim, varbūt tur reģionu izlasē tev māca spēlēt maksimāli bez dribla, ja, efektīvi. Tur varbūt atkal komandā tu esi tas, kurš visvairāk driblē to bumbu. Ja. Bet es domāju, ka tas ir tāda visu kopējs darbs. Jaunatnes treneri, plus reģionu treneri, plus jaunatnes izlašu treneri. Un mēs jau kopā strādājot arī to spēlētāju veidojam. Katrs no sava aspekta, katrs savu ieguldījumu tur veicam. Un tas jau laikam tajā visā ir tas svarīgākais un skaistākais. Jā, pie jauniešu basketbola vēl viena tēma, vēl viens jautājums. Ekscelences programma. Šogad jau kaut kāds iestrādes bija jau iepriekš, šogad jau tā kā sezonas garumā darbojās Rīgā. Tur ir cits vecums, tur ir U16 vecuma puiši pamatā piesaistīti, bet arī vismaz uz dažām spēlēm, dažiem turnīriem ir piesaistīti arī spēlētāji no Liepājas jaunie. Klāt, tevis jau pieminēties Steckis, Bērziņš, laikam viņi divi, jā. Bītiņš arī. Nu jā. Kā, teiksim, izskatījās no Liepājas puses šis process, cik teiksim, liederīgs izskatās šis projekts un ko tas ir devis varbūt arī tiem Liepājas puišiem, ar kādām sajūtām viņi atgriezās pēc tam pie jums atpakaļ? Tur, protams, to izvērtēšanu ir jāveic Edijam Šleseram un Olšteinam, Ivaram, Iksteinam, kas ir strādā tur. Es varbūt tā iekšēji nezinu, nevarēšu objektīvi iedziļināties, bet no mūsu perspektīvas tas lielākais ieguvums tajā visā ir startautiskie turnīri. Ja? Manuprāt, aizbraukt uz ļoti kvalitatīvu starptautisku turnīru izlašu sezonas laikā ir ļoti, ļoti vērtīgi. Tas ir savā ziņā tāds mini izlases sabraukums, kurā ir pāris treniņi, kvalitatīvs pretinieks, kvalitatīvs sparings. No mūsu skatu punkta tas ir visefektīvākais, jo mēs arī varam to ieplānot arī no organizācijas viedokļa, ka mēs zinām, ka šajā laikā mēs noņemsim nost kādas jaunatnes spēles, mēs noņemsim nost viņus no LBL2 spēlēm, ja, un viņi varēs koncentrēties tur, iegūt to tādu starptautisko praksi, labu sparingu, viņi atgriezīsies, mēs neforsēsim, un tad lēnām viņi ieies atpakaļ. Ja. Tā kā priekš mums tas ir ļoti ērts, mēs arī pirms sezonas tā arī izrunājām ar viņiem, ka mēs pie šāda modeļa varam pieturēties. Mums daudz sarežģītāk būtu un neparocīgāk, ja mums būtu katru nedēļu viņi jālaiž uz Rīgu, pieņemsim, uz LBL2 spēlēm. Ja? Vismaz pagaidām. Kamēr nav varbūt tāds tiešām internāts Rīgā, kur viņi dzīvo, visi kopā strādā, tas jau droši vien tad savādāk to visu atrisināt. Bet šajā ziņā ļoti, ļoti apmierināti esam tajā modelī, kādā esam šobrīd. Nu jā, un skatīsimies, kā U16 izlasē veiksies Eiropas čempionātā. Jā, tur jau tomēr lielākā daļa kandidāti ir gājuši cauri šai programmai, tagad vairāk vai mazāk iesaist un tā. Jā, labi, jaunatnes vasara būs ļoti interesanti, vēl interesantāks būs vasaras nobeigums Eirobasket turnīrs Rīgā, tātad 4. 27. martā grupu izloze. Līdzjutēji kaļ plānus, līdzjutēji veido labākās grupas, tur vēlamās grupas, nevēlamās. Treneri arī ar kaut ko tādu nodarbojās? Vai? Nē, treneri vispār ne ar ko tādu nenodarbojās. Mēs tiklīdz uzzināsim, tā arī sāksim strādāt. Kurus liktenis, jo, jāsaka, liktenis vai šajā gadījumā, laikam, sanāks Zisis un Fernandes būs lēmuši, ar tiem arī cīnīsimies. Skaidrs jau, ka tiem groziem, ka tu tur esi kopā tur ar Lietuvu vai Sloveniju, ja, tad tur nebūs ar viņiem, bet man jau vienmēr liekas, ka ir svarīgi, lai ir interesanti pretinieki, protams, ir gribās, jo mēs jau esam pieraduši arī, nevis pieraduši, bet, mēs redzam, ka tas valsts nosaukums, viņš ir ļoti subjektīvs patiesībā. Visi būs atkarīgs no tā, kādā sastāvā viņi atbrauks. Ja? Kāds viņam būs tas iekšējais mikroklimats, cik gatavi viņi būs. Ja? Tā kā tur jau uz vietas mēs varbūt izbīstamies dzirdot kādu nosaukumu no lielvalstīm, ja? Grieķija, tur pieņemsim, ja? Bet tu nekad nezini, kādā sastāvā un ar kādu noskaņojumu viņi atbrauks. Tā kā jāskatās pašiem uz sevi,
jāstrādā, šobrīd gaidīsim, un tiklīdz zināsim, sāksim gatavoties. Bet pats svarīgākais būtu pašiem gataviem, līdz ar to būt labākajā sastāvā, lai visi džeki ir veseli, lai konkurence par iekļūšanu sastāvā, lai treneriem ir galvas sāpes, kurus spēlētājs izvēlēties. Ja? Un izveidot tiešām saliedētu komandu. Ja? Tomēr basketbols joprojām ir kolektīvs sporta veids, un komandas tādu saliedētību nedrīkst nolikt otrajā plānā. Tas nav tikai meistarība vienmēr. Nav 12 rezultātīvākie spēlētāji, kā saka Ziedonis Jansons. Ja tas būtu tik vienkārši, tad mēs paņemtu 12 rezultātīvākos spēlētājus un saliktu kopā un visus uzvarētu. Šajā ziņā ir, atceroties savu 23. gada veiksmīgo pasaules kausa pieredzi un arī meklējot analoģijas varbūt vēsturē iepriekšējos turnīros un ne tikai Latvijas kontekstā, arī citu komandu kontekstā, protams, vienmēr ir tas lielais izaicinājums pēc lieliem panākumiem to nākošo turnīru sagaidīt optimālā sastāvā. Nevis tajā pašā sastāvā, kas bija, bet optimālajā, kas neizslēdz, ka viņš var būt arī tāds pats, bet svarīgi ir atrast vai jaunus impulsus tiem pašiem spēlētājiem vai kaut kāds svaigs asins no malas. Ir kaut kas runāts, teiksim, par kaut kādu proporciju starp pieredzējušiem jauniem spēlētājiem, ja? Cik jauniem spēlētājiem būs iespēja ielausties tajā kodolā, kas ir labi saspēlēts, it kā labi rezultāti bijuši arī pēc tam, arī pēc 23. gada. Jautājums vienmēr ir, kas ir kodols, jo, ja mēs paskatāmies tagad, sākot no pasaules čempionāta līdz šim brīdim, tas kodols katrā logā, katrā visā ir gandrīz vai mainījies. Ja? Un vienmēr, protams, ka mēs vienmēr tādus uzvārdus dzirdot kā Lomaža, Zorīgs, Gražulis, mēs neapšaubam viņu svarīgumu un to, ka viņam tur ir jābūt. Ja? Bet es, kā jau vēlreiz atkārtošos, uz to brīdi jābūt ir labākajiem izlasē. Tas ir svarīgi, un otrs aspekts ir, lai ir labākā komanda. Ja? Tāpēc dažreiz, ir viens treneris, kurš saka, tu ņem 9 spēlētājus, ar ko tu vēlies spēlēt, ja? Tur 2 spēlētājus, kuri tev labu rada noskaņojumu uz soliņa, un vienu tu dod, kas rada, smukumam vai labu atmosfēru ģērbtuvē. Ja? Tā. Bet tā ir, komandas sporta veids ir ļoti svarīga, tā iekšējā ķīmija. Tāpēc vissvarīgākais ir, lai tiešām viss ir veseli. Protams, ka liela loma būs tam, vai Kristaps būs. Ja? Es domāju, par to neviens nešaubās, ka ar Kristapu un bez mēs varam būt, vēl līmeni augstāka komanda ar Kristapu. Ja? Un viņa esamība vai neesamība pagājuši pirms pasaules čempionāta arī tur bija visādi jautājumi par to, kā mēs bez viņa varēsim spēlēt, bet kaut kā tur salikās viss. Žagars ar Kuruciem brāļiem un Gražula aizvadīja izcilu čempionātu, ja? Tad nekad jau tā vieta tukša nepaliek, bet, protams, ka viņa aspekts būs ļoti nozīmīgs. Savā laikā treneris Luka teica, ka vairāk nekā 50 spēlētāji ir viņa tajā redzeslokā vai uz kopīgajā redzeslokā. Tagad tas skaits ir apmēram tāds pats, vai tomēr viņš jau sašaurinās? Nē, viņš ir tāds pats aptuveni. Tur visu laiku nāk klāt jaunāki nedaudz gada gājumi, kas pabeidz, piemēram, jaunatnes. Mēs nekad neliekam tur jaunatnes čempionātos, kas vēl spēlē, piemēram, U20, ja tur vai. Mēs sākam, principā uz U20 viņi jau ir tajā sarakstā, jā, uz U18 vēl nav. Un līdz ar to, ja pabeidz kādi, jau nāk klāt, protams, ka šeit tur ir arī kāds, kas beidz spēlēt, ja tas vairs neparādās tajā sarakstā, bet plus mīnus es gribētu teikt, ka viņš pat nedaudz aug. Tā vajadzētu būt. Pa 1, 2 spēlētājiem vairāk katru brīdi paliek. Jā, kas patiesībā no vienas puses tā ir laba ziņa. No otras puses ir galvas sāpes treneriem izvēlēties īstos. Kaut kāda skaidrība un droši vien ātrāk pa klubu sezonas beigām gaidīt un prasīt būt vienkārši muļķīgi un nepareizi. Jo, kā mēs diemžēl zinām no bēdīgas pieredzes savainojuma mēdz gadīties arī sezonas pēdējā spēlē. Jā, tāpēc tagad nevajadzētu tur par to minēt kaut ko tādu, bet tiešām novēlēt katram spēlētājiem labi aizvadīt šo sezonas noslēgumu un radīt šīs galvas sāpes treneriem par to, kurus tad ņemt. Labāk šī ir daudz labāka problēma nekā tā, kad nav no kā izvēlēties. Ja? Un tad kopā arī gaida. Bet, protams, ka mēs treneri jau strādāsim ar pretiniekiem, nedaudz domājot, mums ir vasaras plāni vēl pa pašu nometni un sagatavošanos procesu, tur daudz kas jāizrunā, un tāpēc arī Luka Banki
ir veicis tādu, vēl vienu tādu, kas varbūt nav bijusi pirms tam lieta, kad mēs pēc sezonas beigām sanāksim kopā uz varbūt tā kā mini-kempu treneriem. Ja, kad visi būs pabeiguši sezonu, tad mēs centīsimies sanākt uz tādu varbūt 2-3 dienu tādu mini-kempu, kur pat domāsim kopā esot uz vietas un trenēsim sevi. Jā, sagatavoties un paplānot to visu procesu, lai būtu vēl kvalitatīvāks darbs. Jā, bet cits starpā, protams, drusku fonu rada arī tas, ka treneris Lūk ir publiski paudis, ka vairs neturpinās darbu ar Latvijas Valstsvienību pēc šī Eiropas čempionāta. Principā nebija milzīgs pārsteigums, jo bija zināms, ka līgums viņam ir līdz čempionāta beigām un tā, jā. Un tomēr, jā, vai tas rada kaut kādu fonu arī darbam, tas ir kaut kur jūtams? Jā, godīgi teikšu, pilnīgi nē. Tas vispār neko nemaina. Mēs zinām, ka mums tas kopējais ceļš ir jānoiet, jāsasniedz rezultāts, kvalitatīvi jāsagatavojas tam, un kas būs pēc tam, vispār galīgi nedomājam. Tik cik lasām mēdījos par tiem iespējamiem variantiem, un, protams, man kā vienam no treneru komisijas arī locekļiem, ja, tad arī ir jāpadomā varbūt par to, kas varētu Luku aizvietot pēc viņa cikla. Protams, ka es varētu pats sevi izvirzīt. Jā, tas arī būtu variants, bet es to nedarīšu noteikti, jo ir katram savs laiks un katram savu vieta. Tā kā ir interesanti. Varbūt no šī aspekta atkal sāk. Es atceros pirms tiem gadiem pāris, kad arī Luka tika intervēts, un mēs tur treneru komisijā sēdējām. Un es principā biju viens no tiem, kas viņu darbā pieņēma gandrīz vai, jo man bija jāuzdod jautājumi, jāanalizē viņa atbildes, jā. Un tad tālāk jau viņš mani. Un tad tagad atkal viss sākās no jauna. Tā kā no šī aspekta varbūt ir interesants tāds atkal process, bet vai tas iespaido mūs? Pilnīgi nē, nulle, vispār par to nedomājam, pat neesam īsti runājuši par savā starpā par to. Jā, bet ja par procesu interesantumu ir jau vēl viens datums, kas jāpatur prātā un kas arī radīja zinām ažiotāžu, 13. maijs. Vai tu zini, kas tas par datumu? Saki. Jāatmetam to, ka varbūt tur Latvijas čempionāta fināls notiks tajā dienā un tā tālāk, jā, bet Dohā notiks pasaules kausa izcīņas grupu izloze kvalifikācijas. Tā kā tas būs arī nākamais izaicinājums, iezīmēsies, ar ko Latvija spēlēs jau novembra logā, jau pēc Eirobasketa beigām. Jauns izaicinājums, jauns turnīrs ar acīm redzot ar jaunu galveno treneri, bet droši vien lielā mērā ar tiem pašiem vecajiem pieredzējušiem spēlētājiem. Jā. Un, tā kā, jā, tas arī teiksim, pievērsīs uzmanību šai pēcteča izraudzīšanai. Tāpēc jau ļoti pareizi arī no Basketbola savienības puses, ka tas trenera jautājums netiek atlikts uz pēdējo brīdi. Ja, ka tas tiek jau sākts runāt un risināt jau tagad, manuprāt, tas ir ļoti normāli. Tas nav, Luka ir atklāti pateicis, ka viņš neturpinās. Līdz ar to ir jāmeklē tas, jo tas nākamais uzdevums jau ir acu priekšā. Tā kā tu teici, 13. maijs, tur būs jau nākamais uzdevums, kā mēs kvalificēsimies pasaules kausam ar jaunu galveno treneri, kā viņš redz to visu, un tas ir jāsāk laicīgi. Jā, un tāpēc tā atlase jau ir sākusies tagad, un es domāju, jo ātrāk būs skaidrība, jo visi būs ieguvēji. Jā, tad sekosim procesiem, jo pats arī pieminēja savu statusu treneru komisijā. Treneru komisijā arī ar to tagad nodarbosies viens no darbiņiem, tā kā paralēli visiem play-off izaicinājumiem, tā kā garlaicīgi tev nebūs pilnīgi noteikti. Un garlaicīgi nebūs arī Latvijas basketbola cienītājiem. Labi, uz šīs nots arī tad vēlreiz piekdien sāks Latvijas-Igaunijas līgas izslēgšanas turnīrs ar spēli Tallinā, kur viesosies Liepājas komanda. Vēl gaida aizraujošu dueļu starp Valmieru un Ogri, starp Rīgas Zeļiem un Tartu komandu. Un, gribētu teikt, tomēr saldējs ēdiens Vefs pret Ventspili, tāds brandots duels, bet jau ceturtdaļfinālā. Latvijas kausa finālisti pavisam nesen spēlēja arī pamatturnīrā. Jā, spēles interesants, tā kā gan jau būs interesants play-offs. Un pēc tam gatavosimies Latvijas čempionāta izslēgšanas turnīram. Un pa vidu vēlreiz atgādina 27. marts Eirobasketa grupu izlozi. Uzzināsim, ar ko Latvijas komanda spēlēs Rīgas grupā. Tā kā basketbola būs daudz un tiekamies basketbolā. Paldies, Artur!
Paldies, Gunti!